Oktobris Eiropā atzīst par kiberdrošības mēnesi. Institūcija, kas nodarbojas ar informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem, CERT.LV, šī mēneša ietvaros rīkoja datorologa akciju. Ideja radās jau vismaz 2 gadus atpakaļ vai mazliet mazāk, kad domājām, kas būtu tas, kas piesaistītu cilvēku uzmanību tieši problēmai, ka par savu datoru ir jārūpējās. Un tad tajā laikā mums bija viens radošs kolēģis, kurš izdomāja šo te dakteru nosaukumu datorologs. Akcijas galvenais mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz kiberdrošības jautājumiem. Drošība mums nav nekur, nekad. Vienmēr esam apdraudēti viens. Ja runa par kiberiem, vienu taisa aizsardzību, otru viņu lauž. Tie otri strādā labāk parasti. Šodien mums ir ļoti daudz interesantu un liela rinda. Jūs redzat, sēž cilvēki gaida, diemžēl ir jāgaida, bet process ir lēns. Mums šodien ir veseli 6 puiši, kas cītīgi strādā, katrs ar 2-3 klientiem paralēli, bet diemžēl datoru pārbaudīšana aizņem diezgan ilgu laiku. Akcijas laikā ik viens interesents varēja atnest savu datoru uz bezmaksas pārbaudi pie specializēta datorologa. Nepieciešamības gadījumā datoram tika veikta ārstēšana, savukārt tā īpašnieks saņēma padomus par drošu internetu un datoru lietošanu. Ir ieteikums visus vienmēr atjaunot, kas ir svarīgs, un otrs ieteikums turēt visus savus datus vēl 2 vai 3 vietās. Saka, nesvarīgus datus turam 2 vietās, svarīgus datus 3 vietās glabājam. Un tad jūs gada vai 5 gadu darbs aiziet kaut kur nebūtībā. Kā šīs lietas ievēro visbiežāk. Pat ja tur kaut kas slikts atnāk, tad mēs uzliekam pa jaunu, uzliekam visu atpakaļ, kas bija strādājumi mīdīgi tālāk, mēs neko nepazaudējam. Eksperti norāda, ka kibernoziedznieki paļaujas uz cilvēku neinformētību un ziņkārību, tāpēc internetu lietotājiem pašiem būtu sev jāizglīto par drošību tiešsaistē.